Jautājam Nacionālā apvienība visu Latvijai un Tēvzemei un brīvībai LNNK Eiroparlamenta deputātiem. Kāda ir jūsu motivācija piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās un kļūt par deputātu? Eiropas parlaments ir vieta, kurā ir jābūt pārstāvētām tām vērtībām, kas ir svarīgas Latvijai. Protams, ir ģimene, atbildība un drošība. Eiropas parlamentā tiek pieņemti ļoti svarīgi lēmumi, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi ģimenē. Bērnu izglītība, veselība, drošība, nodarbinātība. Tāpēc mūsu vērtībām jābūt pārstāvētām parlamentā. Es vēlos kļūt par Eiropas parlamenta deputātu un uzskatu šo izvēli par loģisku un racionālu. Kāpēc? Ar daudziem jautājumiem, kas Latvijai ir būtiski risināmi, kā pieņemsim demogrāfijas problēmu jautājumu risināšanu, mazāko tautu diasporu, tāpat arī Eiropas institūciju un sabiedrības novecošanās. Un galu galā Eiropas attīstības un nākotnes politikas plānošana kvalitatīvi ir veicama tikai Eiropas Savienības līmenī. Kāds ir jūsu profesionālās darbības mērķis Eiropas parlamentā? Pirmkārt, tā ir drošība. Mums ir jāsaprot to, ka Latvija ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Un līdz ar to mums ir īpašs status par to, lai mēs panāktu, ka visa Eiropa solidāri līdzdarbojas mūsu drošības stabilizēšanā. Tā ir infrastruktūras izveide, tās ir jaunas darba vietas un stabilitāte Latvijā kā reģionā kopumā. Tie ir svarīgi jautājumi Eiropā pirmkārt. Manas prioritātes ir jaunatnes nodarbinātība, ģimene, drošība un diasporas atbalsts. Šeit ir jārunā par jauniešu nodarbinātības veicināšanu, bezdarba samazināšanu. Drošības jautājumos ļoti aktuāli ir pievērst uzmanību ne tikai ģeopolitiskajiem jautājumiem, bet tieši fiziskās cilvēku drošības aspektiem. Un attiecībā uz diasporu ir jāveido vienota Eiropas Savienība politika attiecībā uz dalību valstu diasporām. Kā jūsu pieredze noderēs Latvijai, ja kļūsiet Eiropas parlamenta deputāte? Es redzu savu pienesumu strādājot Eiropas parlamentā juridiskajā komisijā, kurā tiek skatītas lietas jautājumi, kas saistīti ar ģimenes tiesībām, kas saistīti ar civiltiesībām un biznesa tiesībām. Un otrkārt redzu iespēju strādāt arī transporta nozarē un turismā, kurā profesionāli man ir pieredze strādāt jau pēdējos gadus. Kāpēc Latvijas iedzīvotājiem Eiropas parlamenta vēlēšanās jābalso par jums? Tāpēc, ka mēs pārstāvam Latvijas iedzīvotājiem svarīgas vērtības – ģimeni, atbildību un drošību. Bez tās nav iespējama Latvijas uzplaukšana, un mums ir jārespektē un jāizmanto tās iespējas, ko dod dalība Eiropas Savienībā. Latvijas intereses, diemžēl, joprojām Eiropas Savienības līmenī netiek pienācīgi pārstāvētas. Tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešams mērķtiecīgi piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanā un Eiropas parlamenta deputātiem ar savu darbu un pieredzi ir jāveicina Latvijas kā ietekmīgas valsts reputāciju starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un es esmu gatavs to darīt. Nacionālā apvienība. Saraksts numur 14. Edvīna Šnoras filma Padomju stāsts šokēja, pārsteidza un uzrunāja. PSRS noziegumi, nacisma un komunisma līdzība, Putina Krievijas vēlme atjaunot PSRS bija atklājums miljoniem skatītāju visā pasaulē. Kremļa propagandistu rīkotos protestos pie Latvijas vēstniecības Maskavā pat tika dedzināta filmas autora Edvīna Šnoras lelle. Eiropas parlamentā Šnoras vēstījums lika deputātiem pārvērtēt līdzinējo skatījumu uz vēsturi. Tā laika Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Jiržijs Buzeks. Filma Padomju stāsts kļuva ļoti populāra Eiropas parlamenta deputātu vidū. Tā veicināja 23. augusta pasludināšanu par vienotu komunisma un nacisma upuru piemiņas dienu Eiropā. Arī par Latvijas iekšpolitikas problēmām Šnorem ir principiāla nostāja, ko viņš paudis publikācijās presē un tiekoties ar cilvēkiem. Tas, ka latviešu jaunietis nevar dabūt darbu Rīgā, jo neprot krieviski, tas ir pilnīgi nepieļaujami šodien Latvijā, vairāk nekā 20 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Tāpēc nepamatot krievu valodas pieprasīšana ir jāaizliedz, un ja to nevar izdarīt savādāk, tad tas ir jādara Eiropas Savienības līmenī. Edvīns Šnori ir tieši un principiāls aizstāvot latviešu tautas nacionālās intereses. Sestdien, 24. maijā, izvēlies savu pārstāvi Eiropā. Nacionālā apvienība Edvīns Šnore. Nacionālā apvienība. Saraksts numur 14.